Man ir ļoti liels prieks skatoties uz Gulbenes novadu, kā attīstās Gulbenes novadu uzņēmēji. Gan tie, kas šobrīd jau darbojās pasaules līmenī, un mēs šodien šeit tos redzam, mēs redzam avotus, mēs redzam uzņēmējus, kas veido un kop Latvijas identitāti ne tikai Gulbenes mērogā, bet ļoti spilgti Latvijas mērogā. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Gulbenes novadā atjaunota tradīcija godināt vietējos uzņēmējus. Pašvaldības organizētajā pasākumā Gulbenes novada gada balva uzņēmējdarbībā. Tajā sveikti novada uzņēmēji, kuri veiksmīgi un godprātīgi darbojas savā nozarē, uzrādījuši labus uzņēmējdarbības rezultātus un ar saviem labās prakses piemēriem veicina pozitīvu uzņēmējdarbības vides attīstību Gulbenes novadā. Galvenais, ka tie ir spēcīgi uzņēmumi, kas pārmanto no tēviem, pārņem ģimenes dēli un atkal ar jaunām dvesmām, ar tehnoloģijām šo brendu esošo jau paceļ citā atkal līmenī. Tā kā spēcīgi, un ja kāds iedomājas, ka Gulbenē nav nekā, viņi ļoti kļūdās. Pasākuma laikā balvas un goda raksti novada uzņēmējiem tika pasniegti 10 nominācijās. Šādas balvas saņemšana noteikti ļoti labs atgādinājums pašam sev par to, ka darbs ir ne tikai par rezultātu, bet īstenībā par visu procesu un par tādu līdzsvaru starp atbildību, rīcību un arī cilvēcību. Jāatzīst, arī šovakar redzētais un piedzīvotais liek just to, ka novadā notiek daudzas lietas un patiesībā veidojas jauni kontakti, jaunas idejas, jaunas iespējas tādā veidā. Jebkurš uzņēmējs ir gandarīts, kad viņu novērtē. Un katram tas uzņēmējam tas ceļš, lai viņu novērtētu, ir dažāds. Tas ir atkarīgs, kādā vidē mēs esam, ko mēs darām un cik daudz mēs darām. Mums ir jādara tas, kas patīk. Un, ja cilvēks dara vai uzņēmējs to, ko viņš patīk, tas, kas patīk, tad, protams, viņš iet pāri visām grūtībām, risina visus tos problēmu jautājumus, un tas darba grūtums dod to gandarījumu. Patīkams, acīm redzot, mūsu darbs nav veltīgs, tiek novērtēts un, protams, ka liels prieks par to. Jā, un tā balva droši vien nominācija ģimenes uzņēmums, tas droši vien pie pašreizējā līmeņa diezgan labi arī mūsu darbību atspoguļo. Tie neesam ne tikai mēs divi ar brāli, bet tie ir arī vecāki, kas ir palīdzējuši no pirmās dienas, kā varējuši. Tā kā ļoti patīkami, ka pamana atcerās. Lai gan šajā zālē bija pulcējušies uzņēmēji, kuri savā ikdienas darbā ir parādījuši ko vairāk un izcēlušies ar savu ieguldījumu, viņi nebūtu nav vienīgie, kas veido un attīsta novadu. Mēs nevienu neesam aizmirsuši. Būs nākamais gads, būs jauni nominanti, bet mēs sakam paldies pilnīgi visiem uzņēmējiem, kas dod kaut mazu artaviņu novadām un kopā valstī. Gandrīz visās nominācijās pretendentus vērtē konkursa komisija pēc nolikumā apstiprinātiem kritērijiem, izņemot vienu nomināciju novada iedzīvotāju atzinība, kas bija iedzīvotāju rokās un uzvarētājs tika noteikts pēc publiskā balsojuma rezultātiem. Visdabas reģions ir mans darba lauks, bet Gulbenes ir manas mājas, un mājās tie svētki ir saviļņojošāki. Un, manuprāt, vēl vairāk šis saistās ar to, ka tiešām mēs redzējām skatuves ļoti daudz uzņēmējus, lielus, mazus, un tas gandarījums par to, ko arī Altums kopumā ir izdarījis, palīdzot Latvijas augt, ir ļoti liels. Un tiešām pašvaldībai lielais paldies, ka mūs saaicināja arī šajā komisijā, kad mēs varam iesaistīties un sajust to piederību un iedot to pievienoto vērtību. Tā aktivitāte, kas šobrīd ir Gulbenes novadā, tā ir jaudīga, un es ļoti priecātos, ja tā arī turpinātos. Viennozīmīgi šādi pasākumi sniedz iespēju vienkops atskatīties uz paveikto, novērtēt sasniegto novadā un iedvesmoties turpmākajam darbam nākotnē.